Raidījums vārdā Zebra ir nonācis pie laimīgajām beigām, un vienīgais, ko es jums gribēju atgādināt, atvadoties, neaizmirstiet piesprādzēties. Sveicināti! Mani sauc Pauls Timros, un šis ir jau otrais raidījums vārdā Zebra. Vienīgais, ko es jums gribēju atkal atgādināt, neaizmirstiet piesprādzēties. Te nu mēs beidzam jau trešo Zebras raidījumu, un kā vienmēr pirms atvadīšanās gribu jums atgādināt, neaizmirstiet piesprādzēties. Te nu mēs beidzam jau ceturto Zebras raidījumu, un kā vienmēr jums atgādināšu, neaizmirstiet piesprādzēties. Nostājiet mašīnu stāvvietā. Nemirstiet ieslēgt signalizāciju. Tāpat arī nemirstiet samaksāt par stāvēšanu. Bet visdrošākais tomēr ir autiņu kārtīgi piesiet. Un arī šogad esiet savstarpēji laipni un iecietīgi uz ceļiem. Laimīgu jauno gadu! Nu, paldies, meister! Paldies, kungs! Paldies! Jā, tātad sāks pavasars, un daudz savas mašīnas šogad pirmoreiz vēl ārā no garažām. Un līdz ar to būs jāiziet jaunā tehniskā apskata. Bet, lai nebūtu vilšanās ierodoties tehniskās apskates punktā, Zebra iesaka vispirms auto aizvest pie kāda meistara, lai pārbaudu to. Un tad jau droši varat doties uz tehnisko apskati. Un Zebra jums joprojām atgādina, nekad neaizmirstiet piesprādzēties. Mēs jums gribam vēlreiz paskaidrot, kas ir jādara, ja tuvojas automašīna ar zilajām bārgunīm un skaņu signāliem. Tad galvenais ir dot viņai ceļu un momentā grieziet malā. Raidījums Zebra kārtējo reizi no jums atvadās, un atvadoties mēs jums piekodinām. Durvis mašīnām nekad stipri necērtiet. Dargie skatītāji, un ja jums tās mašīnas kādreiz ir pagalām apnikušas, tad paņemiet makšķerīti un izbrauciet kaut kur pie dabas, paķert zivis. Raidījums Zebra jums attoties atgādina. Ja jūs braucat automašīnā, kurā piesprādzēties vispār nav iespējams, tad nepiesprādzējieties.
Bet, ja kādam citam uz ceļa gadījusies kā ķibeli, palīdziet jūs tomēr varat. Pat, ja tas ir kāds ārzemnieks. Braļukas, palīdzības vajagas. Man šeit kas bjatkas, motoras neturas. Лабукас, запорожецас. Un raidījums Zebra jums atvadoties atgādina. Ir vasara, laiciņš ir smuks, un tāpēc varbūt ik pa brīdim savas mašīnas nomazgājiet. Šodien raidījums Zebra no jums atvadās, un mēs jums gribam ieteikt. Ir pats vasaras vidus, un labākais, ko jūs varat izdarīt ar savu auto, ir aizbraukt pie lauku radiem, palīdzēt novākt sienu. Un pat braucot uz laukiem, neaizmirstiet piesprādzēties. Raidījums Zebra saņems ļoti daudz skatītāju vēstules, ka it kā mēs daudzot tikai Zaporožets markas automašīnas. Bet tā nebūtu nav. Mēs varam daudzīt gan Zaporožets, gan markas automašīnas, gan jebkuras cits markas automašīnas. Kaut vai, piemēram, šo mēs varam sadauzīt. Vai tikpat labi, ja skatītāji vēlās, mēs varam sadauzīt kaut vai šo. Un tā kā beidzot ir arī pienācis rudens, un visi latvieši, kā jau laucinieki būdam, vismaz senčos laucinieki, tomēr dodas uz laukiem saviem radiem palīgā novākt kartupeļus. Tāpēc arī jūs darbiniet visu savu tehniku, kas ir jūsu rīcībā, savas smagās mašīnas, vieglās mašīnas. Evo, vecīt, palīdz, izvelc man ārā. Striķis ir? Izruči, viss ir kārtībā. Ir, labi. Izruči.
raidījuma Zebra no jums atvadās. Un ja jūs braucat mašīnā, kurā nav kur piesprādzēties, tad jums jābūt divkārt uzmanīgam. Tā no raidījuma Zebra atkal ir galā. Un ja jūsu mašīna ir sabojājusies un atrodas ceļa malā, vienalga, esiet tomēr piesardzīgi. Un tā kā šajos laikos daudz no ceļiem baidās apstāties, ja kāds lūdz palīdzību, tad tomēr, ja palīdzība acīm redzam ir nepieciešama, tad jūs varat apstāties un palīdzēt. Nu, kas te gadījās? Nu, nezinu, mašīnai kaut kas notikās. Neiet, saproti? Neiet, nu. Jāpaskatās. Nu, redz, jā. Nu, tās jau tāds sīkums. Jā. Super, vecīt, super. Super, paldies.